Ekonomikas ministrija, nosakot jaunās subsidētās enerģijas nodokļa likmes, šokējusi elektrības ražotājus. Ekonomikas ministrija izveidojusi subsidētās elektroenerģijas ražotāju reģistru, kurā iekļauti tie elektroenerģijas ražotāji Latvijā, kuriem ir pienākums maksāt subsidētās enerģijas nodokli. Minētajā reģistrā norādīts, ka faktiski visiem biogāzes ražotājiem pretēji iepriekš noteiktajam likme būs nevis 5, bet gan 10%. Savukārt tiem elektrības ražotājiem, kas izmanto dabasgāzi, likme lielākoties ir 5%. Vasaras beigās tika izziņots, ka tiek veikts izmaiņas dabas resursu nodokļu likumā, un tie paredz piemērot nodokli mazajām HES. Pie kam tas tika radīts tādā ļoti nevienlīdzīgā formā, jo tātad ir izņēmums tikai mazie HESi, bet netiek aplikti ne lielās Daugavas kādas HESi, ne ūdens saimniecības, zivju saimniecības, dīķu saimniecības un cita veida uzpludinājumi ar mākslīgiem šķēršļiem uz upēm. Tātad tiem ir joprojām šis izņēmums, ka viņiem nav piemērots šis nodoklis, bet ir tikai mazajiem HESiem ar jaudu līdz 2 megavatiem. Pamatojums ir it kā dabai nodarītais kaitējums, taču tas nevar būt saistīts ar mazajiem HES. Skandināvijas valstīs mazie HES taisni otrādi tiek uzskatīti par vidē draudzīgiem. Tiešā veidā mēs nenodaram tieši ūdenim nekādu postu, varbūt tieši pretēji to bagātinam ar skābekli. Un, protams, diskusijās Saeimā, attiecīgajās komisijās, šie argumenti netika uzklausīti. Arī ministru kabinetā tā iedziļināšanās nenotika absolūti. Un Saeimā ar vienas balss pārsvaru šis likums tika pieņemts. Grozījumi ir, var teikt, graujoši nozarei, jo šis nodoklis ir pieņemts pilnīgi neadekvāti liels. Tātad tikai dabas resursu nodoklis vidēji uz visām stacijām sastāv kaut kur 10% no ieņēmumiem, bet ir atsevišķas stacijas, kurām tas ir arī līdz pat 15%. Protams, ir arī tādas, kurām ir 5% varbūt. Ja. Attiecīgi vēl pieņemtais subsidētās enerģijas nodoklis kopā, teiksim, tas dažam sastāv 25% no apgrozījuma. Subsidētās enerģijas likums ir terminēts likums, kas pieņemts uz 4 gadiem, bet dabas resursu nodokļos grozījumi šobrīd pieņemti uz mūžu. Beidzoties obligātajam iepirkumam un tiem, kuriem nav iepirkuma, tie pāries strādāt brīvajā tirgū. Pagājušajā gadā vidēji varēja pārdot elektroenerģiju par 42 eiro megavatā, respektīvi 4,2 eiro centi 1 kilovats maksāja. Un tādā gadījumā šis nodoklis sastādīs 50–60% no ieņēmumiem. Respektīvi 4 eiro centus ieņemot, vismaz 2 centus ir jāsamaksā šis nodoklis. Es domāju, ka nav tādu uzņēmumu, kas var pastāvēt 50% no ieņēmumiem samaksāt par vienu nodokli, neskaitot pārējos nodokļus. Ekonomikas ministrija ar pašreizējām reformām elektroenerģijas ražošanas likumdošanā sola 20 miljonu ietaupījumu valsts budžetā un maigākus nodokļus elektroenerģijas patērētājiem. Tomēr Latvijas atjaunojamās enerģijas federācija un uzņēmēji, kas strādā ar atjaunojamiem energoresursiem, to uzskata par politisko populismu, zem kā slēpjas ekonomikas ministrijas apzināts Latvenergo lobijs. Bet reālā situācijā, ja mēs paskatāmies 2012. gadu pēc ekonomikas ministrijas datiem, tad atjaunojamie energoresursi saņēmuši atbalstu no kopējā atbalsta tikai 26% apjomā. 26%. 74% atbalsta ir saņēmušas gāzes koģenerācijas stacijas. Un lielāko daļu no gāzes koģenerācijas stacijām taisni lielās stacijas virs 4 megavatiem. Tas, kas šodien tiek pasniegts,
vienkārši sakot, ieprast meli. Jo reālā situācija ir tāda, ka mazie HES ar saviem 4,76% ietekmes uz obligāto iepirkumu praktiski obligātā iepirkuma komponentē nesastāda pat 1/10 daļu santīmu, ja pārveidoja tagad eiro centos, pareizniet ar 1,42. 1/10 daļa santīma. Par ko šodien iet runa? Tātad, ja valstī tiešām bija nepieciešams šīs lielās stacijas, tad to tā arī vajag pateikt. Tas tā arī jāpastāst iedzīvotiem, kāpēc ir nepieciešams atbalsts šīm lielajām stacijām. Un tad vismaz nebūs šī neusticība pret to, ko šobrīd proponē mūsu lielākie valsts ierēģi. Otrs, ko es gribētu pasvītrot, joprojām tiek runāts par to, ka zaļā enerģija ir tā, kuras dēļ tiek celti tarifi. Nē, no visiem atjaunojumiem energoresursiem tīrā zaļā enerģija ir vējš, ūdens un saule. Pārējie visi ir enerģijas veidi, kas rada CO2 izmešus. Subsidētās enerģijas nodoklis var beigties ar maksātnespēju vairāk nekā 300 atjaunojumu energoresursu objektiem. Nodokļu politika šobrīd ir apturējusi HES modernizāciju. HES īpašnieki vairs nespēja nopirkt iekārtas. Pēc aprēķiniem rāda, ka, ja uzstādot iekārtu, var iegūt mazliet kaut kādu nodokļu, starp esošos lielo nodokli var iegūt kaut kādu mazu uzlabojumu, tad to uzlabojumu var atpelnīt tikai 154 gados. Ja to aprēķina vēl pēc neņemot vērā atbalsta daļu, tad to var atpelnīt 200 gados. 200 kaut kādos. Un diez vai, kurš ir kāds uzņēmējs, kurš investē lietās, kuras atpelnīs pēc 150 vai 200 gadiem. Tātad šis nodoklis ir vienkārši apstādinājis visu mūsu upju sakārtošanu. Mazās hidroenerģētikas asociācijas valdes priekšsēdētājs uzskata, ka nav pamata šādiem nesamērīgiem, nepamatotiem nodokļiem. Tādēļ tiek apkopoti komersantu paraksti, lai vērstos Satversmes tiesā. Šāds sasteigts Saeimas lēmums. Pie tam visi šie lēmumi bija vienā budžeta paketē, un tas praktiski nedēļ iespēju deputātiem pat arī tīri politiski balsot pret kādu nepareizo lēmumu. Tas radīja šo situāciju, kāpēc mums šodien jāgriežas Satversmes tiesā, un mēs uzskatām, ka griežoties Satversmes tiesā, mēs sakam, ka nav ievērots vienlīdzības princips, nav ievērots samērības princips, un nav ievērots arī tiesiskās paļāvības princips. Bet es domāju, ka pienāks laiks, ka tomēr tie, kas ir šos ierobežojumus radījuši, atcels viņus, un tik tiešām, ja mūsu būves atbilst ietekmes uz vidu novērtējumam, atbilst pozitīvam novērtējumam, tad kāpēc gan vecās ūdens zirnavas vietā, kas šobrīd ir pussagrautā vai sagrautā stāvoklī, nevarētu būt mazais Hesiņš?